ko, atkal parunāsim īsi par feederu barotavām. Šoreiz par tēmu, ko tad labāk izvēlēties? Plasmasas barotavas vai metāla? Un ja plasmasas, tad kādas, un metāla, tad kādas? Nu, reku, man ir gan viena, gan otra, gan trešā, nu, reku, teiksim, četras dažādas barotavas. Metāls ar plakano sietu, plasmasa ar tādu vidējo sietu, plasmasa ar šādu te, kur tikai atsevišķi caurumiņi, un vienkārši metāls ar plāno sietiņu. Katras barotovas. Vai tas nav tā, ka viņš ir tāds izīsts no zila gaisa? Nē, katrs tas sieta veids ir paredzēts kaut kādai noteiktam akšķerēšanai. Es saprotu, ja negribās tā visā iedziļināties, vienkārši neskatīties un miers. Bet, ja jūs gribat tomēr saprast to feederu copi un gribat augt kā makšķernieks, tad varat man ticēt, ka jums vajadzētu tai kastītē būt, barotavu kastītē, dažādām barotavām. Ja vēl ne par materiāliem, ja, tad noteikti dažādiem sietiem. Kāpēc pamatā es atteicies no savās stopēs, es atteicies no plasmasas barotavām gandrīz pilnībā. Tāpēc, ka, diemžēl, dēļ ražotājiem bieži vien tas uzrakstītais svars bieži vien neatbilst. Nu, tā ir tāda nianse, ka tev praktiski ir nopērts, un tad tev jāiet ir jāpārsver praktiski visu, lai tu jāuzrakst virsū, lai tu cepē. Nu, tu saproti, ka tev ātrumā vajag samainīt, lai tu zini, ka tev vienmēr viss ir līdzi. Tas bija pirmais iemesls, kāpēc es atteicos no plasmasas barotavām, bet tomēr daļa man viņas ir. Man viņas ir šādas te daļēji slēgtās barotavas, jo bieži vien es izmantoju, kā Brexit, pamatā ķeru Brexit, tad Brexit bieži vien grieztos lieciņu, griezto kaut kādu tārpiņu, vienmēr sakot gaļu, es dodu diezgan daudz. Un ar šādu te barotavu, daļēji slēgto, nogādāt jebkuru dzīvo radību, dzīvo sagriezto radību, jebkuru gaļu, nogādāt tieši uz grunts, lai viņi neizjūg pusūdenī, ir daudz vienkāršāk, daudz vieglāk, jo ūdens it kā pieplūst, bet tu tā ieliec bišķīt barību apakšā, tad salādē iekšā to dzīvo dzīvās ēsmas, griestas vai vesels, ko tu gribi iedot, un atkal barību virsū tā kā kortīts, un tev viņš tā smuki tā nokrīt un pastāvot uz grunts, tomēr tu viss tas, ko tu esi paredzējis Brexim, nonāk arī līdz Brexim nonāk. Atšķirībā no šādiem te plānas drāts vai plāna plasmas sieta barotavām, kuras jau iekrītot ūdenī, uzreiz sāk atdot barību. Ja, tad ūdens piekļūst ļoti labi no visām pusēm. Praktiski, kamēr barotavu grimst, jau daļa barības, ja tu vien neesi šausmīgi stipri saspiedzis, salīmējis visu, viņi jau paliek pusūdenī. Ir reizes, kad tas ir labi, sevišķi sākot copi, ka mums vajag piesaistīt zivju uzmanību, ka mums vajag sasaukt pie sevis vairāk zivis, tas ir labi. Bet pēc tam, kad tās zivis ir sasauktas, un tu vairs negribi vajag daudz sīkzivis, kas tā kā mūs vienā no kaut kādām iepriekšējām capēm Cieceres ezerā, kur nenormāls daudzums lielu auslei, kuras viņas var būt augšā, viņas var būt 2-3 metros, viņas var būt pat ceļam pat līdz 7-8-9 metriem, grimstot, skrien līdzi un ķertu ēsmu un vienkārši sabojē kumos. Tāpēc tad pienāk laiks, ka mēs strādājam tikai ar šādām te, lai neatdod to barību pusūdenī. Nu, tad vēl viens no tādiem vidējiem risinājumiem ir metāla barotava ar plakano sietu, kura arī salīdzinoši reku, viņš tāds plakans siets, it kā ūdens piekļūst labi, bet tomēr tas plakanais siets labāk tur sevī barību un daudz ērtāk strādāt tad, kad vajag uz grunti nogādāt, lai nogādāt maksimāli ātri un daudz visu, lai barība nesāk skaloties pusūdenī. Tā, ka, ja gribam saprast tomēr to feederu un pilnveidoties kā feederu apmans, nu, tad tas barotavu veidus vajag pamēģināt tieši jūsu copes apstākļos, kuri jums tur jūsu apstākļos strādā labāk, un ar tiem arī turpināt strādāt.